Sveiki, sveiki! Šajā video aplūkosim otro daļu 2024. gada optimālā līmeņa eksāmenam matemātikā. Līdzīgi kā pirmajā daļā, šo es taisu jau septembra sākumā, un galvenā motivācija, kāpēc to taisu septembrī, nevis tieši pirms eksāmena, ir vienkārši, lai es varu skaidrot šī gada 12. Kāds ir bijis šis darbs, kādas tur ir sagaidāmās vērtības, lai viņi var salīdzināt ar savu rezultātu. Tāda optimāla līmeņa eksāmenis matemātikā 2024. Uzreiz pasaku, es eju iekšā, gandrīz vai aklajā. Uzdevumi it kā ir iepriekš redzēti, bet tagad es tos rēķināšu pa īstam. Tātad būs bišķi interesantāk. Un pirmie divi uzdevumi, 34. un 35. būs tādi praktiskie par matemātikas lietojumu praksē. Un šī ir šī situācija. Negaisa laikā mums ir koks. 12. attēlā vēja brāzma ietekmētas tika sašķelts par 10 grādiem. Aprēķini koku garumu x, ja 12,9 metru attālumā no koku pamatnes, tā galotne redz 52 grādu leņķī attiecībā pret zemi. Rezultātu jāizsaka metros, nopaļot ar precizitātes desmitdaļām. Starprezultātus, ja tādi ir, risinājumā nopaļot līdz tūkstošdaļām. Es pamēģināšu iztikt bez starprezultātiem, ja godīgi. Un šī ir viena no tām situācijām, kas ir katru gadu optimāla līmeņa eksāmenā ar 3 stūri, kur būs jāizmanto sinusu vai kosinusu teorēmu. Tātad mums ir 52 grādi pie tā, ko es nosaukšu par leņķi B. Šeit ir 90 grādi. Ja te ir 10 grādi, tas nozīmē, ka mums te automātiski ir 80 grādi. Un šeit ir 12,9 metri. Un šeit ir x, kas mums ir jānosaka. Tātad x ir AC. Un mēs varam uzreiz noteikt leņķi C, izmantojot 3 stūra īpašību, ka visi leņķi summā dod 180. Tā es izglābos no tā, ka es uzrakstīju netiešām plusu, uzlieku vienkārši iekavas. Tātad 180 grādi mīnus 80 un 52 grādi. Tātad 180 grādi mīnus... Es varēju vienkārši atņemt 80 grādus un pēc tam 50 grādus, 52 grādus, jo tad vienkārši no 100 ir jāatņem 52 grādi. Es pierakstīju daudz plašāk nekā to varbūt varēja, bet 48 grādi. Un šeit mums ir 48 grādi. Un tagad, ko mums vajadzēs? Sinus vai kosinus teorēmu. Un mums jāskatās tīri pēc tā, kas mums ir dots. Ir 2 leņķi, ir mala. Ja mums ir iedoti vairāki leņķi un tikai viena mala, tad mums sinus teorēma būs tā, kas jālieto. Tad AB pret sinus no leņķa C. Tātad es ņemu zināmo malu un salīdzinu ar nezināmo malu, mūsu x. Uzrakstīšu to kā AC, šoreiz tie 3 stūra kontekstā. Un jāsalīdzina, ja apakšā ir jāliek sinusi no tiem pretī esošiem leņķiem. Tātad x-am pretī ir leņķis P un AB pretī ir leņķis C. Tātad 12,9 dalīts ar sinusu 48 grādiem ir x dalīts ar sinusu 52 grādiem. Tas ir principā krusta paņēmiens. 12,9 reiz sinus 52 grādiem. Es zinu, ka ir matemātikas pedagogi, kuriem nepatīk skaidrošanas ap krustu paņēmienu, bet man liekas, gana efektīvi tā vai tā. Vienkārši tev vajag x-u, tu sareizini kaimiņus, tādu paralēlos kaimiņus, sinus no 52 grādiem un 12,9, un dali ar sinus 48 grādiem. Un, principā, tā ir izsakāms jebkurš. Es domāju, ka kompleksajos uzdevumos nav daudz jāskaidro par šo. Un tad, jā, es to tieši tādu ievadīšu savā kalkulatorā. Viena lieta, ko es aicinu pārbaudīt vienā vietā, pirmajā daļā jums vajadzēja droši vien strādāt ar radiāniem, un ja jūs iepriekš bijāt ar radiāniem kaut ko noteikuši caur kalkulātoru, tad pārliecinieties, vai jums kalkulators ir uzstādīts atpakaļ uz grādiem. Tas tāds mazs padoms, bet, rakstam 12,9 reiz sinus no 52 grādiem dalīts ar sinus 48 grādiem. Un atbilde nopaļojot uz
Viena cipareiz komata, tās ir desmitdaļas, ir 13,8 metri. Tas ir rezultāts, ko iegūstu es. Atgādinu, es neesmu redzējis publicētas atbildes, vismaz noteikti tās neatradu eksāmena mājaslapā, un es pildu šo pirmo reizi. Bet šis ir rezultāts, kas sanāk, un man tas liekas īstenībā diezgan ticams rezultāts. Jā, leņķi ir līdzīgi pretī, tāpēc arī es sagaidu, ka šie garumi AB un AC arī ir gan līdzīgi. Tā, ejam tālāk. 35. uzdevums. Pišķiņ, fizika. Objekta temperatūra mainās pēc šādi aprakstīta likuma. Tātad likums, kurā mums ir dažas lietas iedotas, lai mēs ar to varam strādāt. Tātad vides temperatūra, nulles temperatūra un vidas temperatūra. Nulles temperatūra ir objekta sākotnējā temperatūra šeit. Reiz 2,4 pakāpē mīnus 0,2 T. Tātad vidas temperatūra un objekta sākotnējā temperatūra ir parametri, kas mums ir iedoti. Tātad 95 grādi Celsija un pēc Celsija un vidas temperatūra 35 grādi Celsija. Un mums ir, jā, mums ir principā darbs ar funkcijas vērtību un ar argumentu. Arguments ir laiks, un T ir gala temperatūra, kas ir vienāda 38 Celsija grādiem. Nu, tad mēs vienkārši saliksim un sakārtosim. Tā 38 būs vienāds ar vidas temperatūru, tas ir 35. Plus sākotnējā temperatūra mīnus vidas temperatūra reiz 2,4 pakāpē mīnus 0,2 T. Tātad 38 ir 35 plus 60 reiz 2,4 pakāpē mīnus 0,2 T. Un es jau esmu iepriekš teicis, man patīk, ka nezināmais ir apslēpts šeit, atrodas kreisajā pusē. Tāpēc es izdarīšu tik vien, kā samainīšu kreiso un labo pusi vietām. Un tālāk mums ir vienkārši jāveic darbības atmuguriski, lai izteiktu T. Es to salīdzinu tā kā, teiksim, cilvēks apģērbjās ziemā un noģērbjās pēc tam, kad pārnāk mājās, piemēram, apģērbjās, viņš uzvelk kreklu, džemperi un jaku. Bet noģērbjās, novelk jaku, novelk džemperi, novelk kreklu. Principā tās pašas darbības pretējā secībā pretēji. Un es tā skatos tā. Vispirms mēs laikam būtu pierēzinājuši 0,2, mīnus 0,2. Tas būtu kāpinātājs pie 2,4. Tam pierēzināts 60, kam beigās pieskaitīs 35. Tāpēc es šīs darbības daru pretējā secībā pretēji. Tad pēdējais, ko es darīju, pieskaitīju 35, es atņemu 35. Tad priekšpēdējā darbība bija pierēzināt 60, es dalu ar 60. Tas ir 3 dalīts ar 60, tā ir 1,20, jeb 0,05. Un tālāk, kā tikt pie mīnus 0,2 T, mums vajag logaritmu pie bāzes 2,4 no 0,05. Man ir aizdoms, ka šeit būs kaut kāds skaitlis, kurš nav tik vienkārši uzrakstāms, bet šeit uzdevumā neskapēc nav norāda par to, ko darīt ar starprezultātu. Šis būs starprezultāts, tāpēc es vēl neizrēķināšu, es vienkārši pareizināšu ar, dalīt ar mīnus 0,2, ir tas pats, kas var reizināt ar mīnus 5. Tāpēc es pareizinu mīnus 5. Ja? Jo šīs divas reizinot jūs iegūstat 1. Tātad mīnus 5, logaritms pie bāzes 2,4 no 0,05. Un es to ievaru kalkulatorā, un kalkulatorā, ko tu man saki? Latvijā kalkulatorā var, mums visiem eksāmenā pieejamajos kalkulatoros var ierakstīt logaritmu precīzi tādu, kas tas ir. Pagājušais laiks ir 17, nopaļot līdz desmitaļām, 1. 17,1, kādā mērvienībā minūtēs. Atceramies pārbaudīt minūtes. Laiks minūtēs.
Un atkal tā mēs to izpildām. Un atkal es neesmu iepriekš to uzdevumu baigi tā pētījis. Pirmā reize, kad izpildu, bet man liekas arī gana ticams risinājums. Ja tā nav, droši komentāros man pierakstiet, kā vajadzēja darīt. Bet es domāju, ka šis ir tā, kā vajadzētu būt. Tālāk, nākamie divi uzdevumi. Spēlēsimies ar dažādiem modeļiem. Mēģināsim sasaistīt dažādas idejas kopā, lai atrisinātu uzdevumu. 36. ir atrisina vienādojumu. Šis ir tāds uzdevums, kurā īstenībā vislabākā stratēģija ir jau no paša sākuma ieviest substitūciju. Es divu pakāpju x aizstāšu ar t. Mani sauc Toms, tāpēc man patīk aizstāt ar t. Bet katru reizi, kad es ieviešu substitūciju, mums ir jāpadomā, vai gadījumā var neiznākt kāda nepareizā vērtība. Un ja es aizstāju divnieku pakāpi, mēs ņemam vērā divnieku pakāps var būt tikai pozitīvs, tāpēc atrunājam to, ka t ir lielāks par 0. Lūk, par to var arī tikt piešķirts punkts. Līdz ar to mēs iegūstam šādu vienādojumu. Izskatās daudz civilāk. Vienīgais, kas man nepatīk, šis saucējs. Ja nepatīk saucējs, jāpareizina ar šo saucēju vērtību, un mums vairs nebūs šīs saucēja problēmas. 2t kvadrātā mīnus 3 plus 5t. Tas jau ir kvadrāta vienādojums, tikai atbilstoši jāsakārto. Tā, parasti pasaka, lūk, ja es pareizinu, tad galvenais, lai saucējs nav 0, bet īstenībā mums jau tas ir atrunāts. Te ir jābūt lielākam par 0. Un šito mēs varam risināt dažādi. Jūs varat risināt ar diskriminanta metodi. Es parādīšu uzreiz ātri diskriminanta metodi. Diskriminanta metode saka koeficients pie t kvadrātā mīnus 4 reiz koeficients pie a reiz koeficients pie c. Un esam uzmanīgi ar zīmēm. Tātad 25 plus 4 reiz 2 reiz 3, 24, tad 49. Pirmā sakne ir mīnus 5 mīnus kvadrātsakne no 49. Dalīts ar 2 reiz 2 atceramies. Ļoti bieži aizmirstam, jo esam pieraduši, ka a ir 1 visu laiku, ka te arī ir jābūt a koeficientam 2. Ar mīnus 5, mīnus 7 dalīts ar 4, mīnus 12 dalīts ar 4, mīnus 3, kas, protams, ir nederīga sakne. Un T2 ir mīnus 5 plus kvadrātsakne no 49 dalīts ar 2 reiz 2, ar mīnus 5 plus 7 dalīts ar 4, plus 2 dalīts ar 4, tātad viena puse, kas der. Tad mēs secinām, ka t ir viennozīmīgi viena puse, 2 pakāpē x ir viena puse, un līdzīgi kā pirmās daļas vienā no pirmiem uzdevumiem es teicu, mums ir mums vienādojumos pietiek vienkārši uzrakstīt tālu ar sakrītošām bāzēm abās pusēs. Šeit ir 2 pakāpē x, te ir jābūt 2 pakāpē mīnus 1, jo viena puse ir 2 pakāpē mīnus 1, un līdz ar to x-am ir jābūt tikai un vienīgi mīnus 1. Tas ir tas, kā var atrisināt diskriminantu. Kvadrāta vienādojums, bet atceramies, ka vienkārši mums beigās jāpāriet no substitūcijas atpakaļ uz x. Es gan gribu pareklamēt to, kā es šo nosaku. Tātad 2t kvadrātā plus 5t mīnus 3. Tas ir mums, ja esam pieraduši pie viena teorēmas, mums šādos piemēros ir žēl, jo te ir 2. Parasti vieta teorēma labi strādā, ja te nav 2, te ir tikai 1. Bet es ņemu vērā reizinājumu. Reizinājums ir mīnus 6. Un es domāju, kā es varu izteikt 5 divos saskaitāmajos tā, lai to reizinājums būtu mīnus 6. Es sapratu, ka man der 6 un mīnus 1, jo 6 reiz mīnus 1 ir 5. Un tāpēc es to esmu sadalījis tā. 2t kvadrātā plus 6t mīnus t mīnus 3. Un sadalu reizinātājus. Šeit kopīgs ir 2t, paliek t plus 3, un t es iznesu mīnusīm. T plus 3. T plus 3 ir kopīgais, un iznesot ārā paliek 2t mīnus 1. Šīs dod to pašu sakni. Mīnus 3, kas neder. Bet šis savukārt dod to, ka 2t ir 1, tas ir tā otrā sakne, un t2 ir viena puse, kas der, protams. Un šis ir tas, kā es risinu. Manuprāt, te vajadzīga īstenībā tāda pat atjautība kā vietu teorēmas lietošanā, bet tik un tā ātrāk nekā diskriminanta metoda, man liekas. Nu,
Patīk, ņemiet, nepatīk, pildiet pēc diskriminanta, jo tā gal galā kvadrātu vienādojumu atrisināšana gal galā ir prasme, ko mēs zinām vismaz vienā veidā, tad tas ir labi. Galvenais ir tas, kā mēs izveidojam visu pārējo stratēģiju. 37. uzdevums. Mums ir dotas divas riņķa līnijas. Viens riņķa līnijas vienādojums ir x mīnus 2 kvadrātā plus y plus 1 kvadrātā ir 4. Tās centrs ir punktā A. Un otrs riņķa līnijas centrs atrodas punktā E ar koordinatām mīnus 4 un 3. Aprēķina trīsstūra AEF mediāns FM garumu, ja punkts F ir 6 un 4. Esam nonākuši līdz analītiskajai ģeometrijai otrajā daļā. Tad iesim no otrā gala. Mums ir trīsstūrs AEF, un mums vajag mediāns garumu. Tad mediāna M. Un mediānas galvenā īpašība ir tā, ka tā sadala malu divās vienādās daļās. Tātad, ko mēs zinām? Mēs zinām, ka A ir... Mēs nezinām A īstenībā, bet to var noteikt īstenībā, jo šeit ir paslēpies centrs. Un centra koordinātas ir vienkārši tās pašas 2 un mīnus 1, ko mēs redzam. Jo mēs redzam, ka īstenībā riņķa līnijas vienādojums ir šāds. Ja riņķa līnijas ir formā šādi, tad mums centrs ir ar koordinātām x0 un y0. x0 vietā mums ir 2, y0 vietā tā kā zīme ir mainījusies, tad acīm redzot ir bijis negatīvs skaitlis mīnus 1. Un tad M ir starp A un E. E mēs gan zinām, pilnīgi noteikti. Tas mums netiek pārbaudīts. Tātad M ir AX koordinātu un EX koordinātu dalīts ar 2, jo tas ir viduspunkts starp šiem diviem. Un AY koordināta un EY koordināta arī dalīta ar 2 saskaitot. Tātad 2 mīnus 4 dalīts ar 2 un mīnus 1 plus 3 dalīts ar 2. Tā mīnus 2, šis sanāk ir mīnus 1 un šis sanāk ir 1. Lūk tā. Un tagad kā noteikt FM garumu? Kā noteikt nogriežņa garumu? Un nogriežņa garums no kaut kā ar koordinātām x1, y1 līdz x2, y2, formula lapā tam ir jābūt, ir vienkārši Pitagora teorēma. Iespējams, ka formula lapā ir rakstīts x2 mīnus x1 un y2 mīnus y1, bet ņemot vairāk, ka rezultāts tiek celts kvadrātā, un tas mainīja tikai zīmi, tam nav būtiski. Tam nav būtiska jēga. Tad šis ir garums, kā var aprēķināt. Un tad mums vajag FM. Tas nozīmē, ka mums būs fx mīnus mx kvadrātā plus fy mīnus my kvadrātā. Tas nozīmē kvadrātsakne. Tā fx, tā, cik bija, kāds bija f koordināts? 6 un 4. Tad 6 mīnus 1 kvadrātā plus 4 mīnus 1 kvadrātā. Tad 7 kvadrātā plus 3 kvadrātā. Nebūs super smuks skaitlis, bet tā laikam tomēr sanāks. 49 plus 9. Kvadrātsakne no 58, un to mēs nesadalīsim reizinātojos, tāpēc tas ir arī rezultāts. Šeit nav nekas par nopaļošanu, tāpēc tas ir arī precīzais rezultāts. 38. uzdevums. Mums ir jāpierāda, ka izteiksme, kas šeit ir dota, ir pozitīva visiem x, ar kuriem tā ir definēta. Šādi pierādījumi uzdevumi īstenībā liekas tādi paisi. Kā var pierādīt, lūk, ka mēs mākam pārveidot, mēs mākam atrisināt vienādojumu, bet kā var pierādīt, ka izteiksme ir pozitīva? Īstenībā caur pārveidošanu mēs pārveidojam izteiksmi tik tālu, vienkāršojot, ka mēs redzam kaut ko, kādēļ mēs varam veikt spriedumus, ka tam ir jābūt pozitīvam vienmēr, bet paskatīsimies. Tad paskatīsimies, ko es ar to domāju. Veiksim visas loģiskās darbības, ko mēs varam veikt. Piemēram,
Šeit ir starpība. Mēs varam veikt starpību. Vienīgais mums vajag vienādus saucējus, tāpēc mēs pareizinām. Tātad x mīnus 1 dalīts ar x mīnus 2, x mīnus 1 mīnus, un atkal tāds pats saucējs, jo tādu nolūku mēs pareizinām, mīnus x mīnus 2. Dalīts ar x mīnus 1 un x mīnus 2. Tātad savienojot uz vienas daļasvītras x mīnus 1 mīnus x mīnus 2. Pagaidām ielikšu iekavās x mīnus 2, x mīnus 1. Ņemot vērā, ka esam veikuši atņemšanu, nu ne līdz galam, bet ir viena daļasvītra, mēs varam iekavas ņemt nost. Tātad x mīnus 1 mīnus x plus 2. Un vienkāršojam arī to. X saīsinās, mīnus 1 plus 2 paliek vienkārši 1. Tātad x mīnus 2, x mīnus 1 dalīts ar x mīnus 1, x mīnus 2. Acīgākie no jums jau pamanīja, ka, hei, es varēju darīt vairākas lietas paralēli, bet es negribēju vienkārši jaukt. Un gaisu, īstenībā, ja mēs dalām ar daļu, tas ir tas pats, kas reizināt ar apgriezt. Tā ir tas, kas bija patiesas 5. klasē, ja nemaldos, ir patiesas joprojām. Un reizināšana strādā tā, ka mēs sareizinām augšas un sareizinām apakšas. Un tad mums ir x mīnus 1 redz x mīnus 1, kas dod kopā x mīnus 1 kvadrātā. Un ja es varu šito asāt iekavās, jo tad es varu parādīt, ka es varu saīsināt. Un es iegūstu 1 dalīts ar x mīnus 1 kvadrātā. Un tas ir kvadrāts. Visiem x, kas nav 1, šitā to vienkārši var arī izlasīt, visiem x, kas nav 1, x mīnus 1 kvadrātā ir lielāks par 0. Jā, jo kvadrāts vienmēr ir pozitīvs reāliem skaitļiem. Tāpēc arī 1 dalīts ar x mīnus 1 kvadrātā visu laiku būs 0. Un tas ir viss. Mēs maksimāli izpildam darbības, vienkāršojam izteiksmi, pašās beigās izmantojam loģisku pamatojumu. Kāpēc rezultātam ir jābūt viennozīmīgi pozitīvam? Pēdējais uzdevums par sakarībām, par sakarību, par atrašanu un pamatošanu. Tad mums ir konusa augstums, konus ar augstumu h, rādījusiem R1, R2, R3 un tā tālāk. Mums zināms, ka pirmais konus ir ar tilpumu 3328 kubikcentimetru. Nu, protams, ka tik daudz. Otrais konus ir V2, trešais ir V3 ar tādiem tilpumiem, un sakarības starp rādījusiem ir tāda, ka katrs rādījus ir 2 reizes mazāks nekā iepriekšējais. Un mums te ir 3 apakšu uzdevumi, kuri jāizpilda. Un mums palīdzēs konusa tilpuma formula. Trešdaļa pi r kvadrātā h. Lūk šādi. Un ja es arī salīdzinu divus tilpumus, tad mums ir trešdaļa pi r2 kubā reiz h. Un trešdaļa pi r1 kubā h. Un mēs pamanām, ka svarīgi ir tikai tie r, jo viss, kas ir vienādie, saīsinās, un mums paliek tikai r2 kvadrātā un r1 kvadrātā. Un tālāk, r2 mums ir 2 reizes mazāks par r1. Tāpēc to var uzstīt kā r1 dalīts ar 2 kvadrātā. Dalīts ar r1 kvadrātā. Tātad tas principā ir, uzrakstīšu varbūt šādi, jo tā mēs daudz labāk varam uztvert. Tā, kad mums parādās tādas daļās, es rekomendēju darīt šādi. Mums ir r1 kvadrātā dalīts ar 4, dalīts ar r1 kvadrātā. Tātad r1 kvadrātā dalīts ar 4 r1 kvadrātā, un atkal mēs tagad varam noisināt r1 kvadrātā, kā rezultātā mums paliek 1/4. V2 dalīts ar V1 ir 1/4. Tik elementāri. Tilpums ir samazinājies par 4 reizēm. Un tas īstenībā ir šīs virknes pamatojums. Katra nākamā virkne ir iepriekšējā virkne reiz 1/4.
Un, ja es skatos tagad uz otro apakšpunktu, mums ir jānosaka piektā konusa tilpums. Ar piektajam konusam tas nozīmē, ka tas ir 1/4 konus reiz 1/4, kas ir trešais konus reiz 1/4 reiz 1/4, tad divas reizes jau ceturdaļu noņemt, bet gal galā mums vajag attiecību ar pirmo konusu. Un 1/4 tad būs noņemta cik reizes? 4. Uz otro, uz trešo, uz ceturto, uz piekto. Tad 1/4 4 reizes, 3328 reiz 1/4 4. pakāpē. Uzreiz metam iekšā kalkulatorā 3328 reiz 1 dalīts ar 4 pakāpē 4. Mēs mazliet pārsteidz, ka sanāk tik vienkārši skaitlis 13 kubikcentimetri. Tā, šitas bija pirmais, tā attiecība 1/4, un otrais, piektais tilpums mums ir 13 kubikcentimetri. Trešais, mums ir jāuzraksta n-tā konus tilpuma aprēķināšanas formula un pamato, ka tā ir patiesa. Labi. Tātad mēs esam jau iepriekš šeit sākuši pamatot to, ka mums ir Vn ir Vn-1 reiz 1/4. Ja? Un tas ir vienkārši tas, ka attiecības starp šiem diviem iepriekšējiem ir tāda pati, kā starp otro un pirmo, ka tā ir 1/4. Tālāk mēs redzam, ka Vn ir vienkārši tikpat, cik pirmais reiz 1/4. N-1 reizi. Mēs esam sastādījuši ģeometriskās progresijas formulu. Tātad 328 reiz 1/4 N-1. To var arī pat vienkāršot, bet es domāju, ka šis būs gan labi. N-1. Un lūk tāda ir šī formula. Un pamatojums ir gluži vienkārši jau redzams iepriekš, caur spriedumiem, ka mēs redzam, ka n-tais tilpums ir n-1 reiz 1/4. Mēs varam teikt, ka, lūk, te ir ģeometriskā progresija. Kur katrs nākamais loceklis ir 1/4 no iepriekšējā. Un tad mēs vienkārši esam sastādījuši ģeometriskās progresijas formulu. Lūk tā. Jācer, ka jums šis noturēja. Šis ir pēdējais uzdevums otrajā daļā, līdz ar to pēdējais uzdevums optimāla līmeņa eksāmenā. Nu tad, iespējams, ka augstākā līmeņa eksāmena darbos jau tiksimies. Lai veicās!